Labdien, cienījamie Rīgas turisma un radošās industrijas tehnikuma pedagogi! Tā kā es šodien nevaru būt kopā ar jums, jo atrodos Somijā, Helsinkos konferencē, tad ļoti gribu jums priekšsvētku dienā šodien novēlēt jums laimi un visu to labāko jūsu svētkos. Jūs esat izvēlējušies amatu skolotājs, un skolotājs ir gaismas nesējs. Skolotājs ir tas cilvēks, kurš cauru dienu nodarbojas ar zinību došanu, ar audzināšanu, un jūs, mani mīļie kolēģi, arī esat tie cilvēki, kas dod jauniešiem savas zināšanas, savas prasmes, veidojot tos par labiem speciālistiem, par nākotnes cilvēkiem, par cilvēkiem, kas varēs turpināt mūsu paudzi un radīt mūsu Latviju par skaistu, bagātu zemi. Šodien ir šī priekšsvētku diena. Latvija krāsojas košās krāsās, daba to ir veltījusi, un es domāju, ka visas tās lapas, kuras ir šobrīd krāsotas, tās pieder jums, mīļie skolotāji. Tās daba pasniedz jums, un ne jau par velti mūsu svētki ir šajā laikā. Es vēlu jums visiem radošus panākumus, enerģiju, izturību, optimismu, lai mēs kopīgi veicot savu misiju, varētu sasniegt labus rezultātus, lai mūsu izglītības iestāde būtu viena no labākajām izglītības iestādēm Latvijā, un ne tikai Latvijā, arī Eiropā, un arī pasaulē, un lai mēs visi būtu viens spēcīgs, varens kolektīvs, kurš lepojas viens ar otru, un citi visi var lepoties ar mums. Lai jums jauki svētki, lai jauka mums šī svētdiena, lai jūsu ģimenēs ir laime, lai jūsu ģimenēs ir saticība, lai mēs visi būtu laimīgi. Priecīgus svētkus!